Blogs, kas neļauj tev atrasties sievietei mīlestības pilnās attiecībās. Aizmirsti par jebkāda veida pretenzijām attiecībā pret savu mīļoto vīrieti. Atceries, viena tava pretenzija var nogalināt mīlestību. Un kas tev tagad ir svarīgāks, lai tavs mīļotais vīrietis būtu blakus, vai lai tu apmierinātu savu vēlmi izteikt, kā viņš ir kļūdījies? Kritika, pretenzijas, tas ir tas, kas sabojā jebkuru cilvēku attiecības. Ja tu uzskati, ka tev vajadzētu kritizēt mīļoto vīrieti, un tas būs pareizi, lai viņš nepieļautu nekādas kļūdas. Patiesībā tu vari iedragāt viņa mīlestību attiecībā pret tevi. Nevienam nav patīkami sazināties ar cilvēku, kurš tevi pastāvīgi kritizē, kas regulāri pret tevi izvirza pretenzijas. Pat ja tev šķiet, ka tam ir ļoti svarīgs iemesls pateikt vīrietim kaut ko sadzīves lietā, ka viņš izdarīja nepareizi, vai kaut kur sevi nav pietiekami parādījis. Tev jāsaprot, tavas attiecības un harmonija iekšpusē ir daudz svarīgāka nekā šīs pretenzijas un kritika. Neesi sieviete zāģis, kas patstāvīgi atrodas priekšā, un tāda sieviete nav nevienam interesanta. Kāda sieviete ir interesanta, kura ir mīļa, jauka, ar viņu gribas pavadīt kopā laiku. Noteikti ienāc un noskaties bezmaksas webināru manā mājaslapā.